Rekā mums lietus gāž. Tev tur maisiņš ir. Māsa strādā. Ārā lietus gāzes. Mēs peldēsim ārā no ķempera. Mans dvēlis arī tāds slapji. Visi kopistiski slapji būsim. Nu ko, beidzot ir pienācis tas laiks, kad mēs ejam uz pasteigā. Pulkstens ir cik? Jau kaut kādi 2? Jā, apmēram 2. Tur ir melni čiekuri priedēs. Tās ir priedes, tās nav priedes. Šitās nav ciedras, jo paskaties, kādas skujas. Tā izgājām no šī liela veikala un dodamies tālāk uz pilsētas centru. Ejam pa šādu ielu. Kā Eigars teica, viņš vakar izbrauca ar veļuku. Teica, ka uz šīs ielas esot vienīgais veloceliņš, ko viņš manīja. Tuvojamies amfiteātrim. Vairs palika visam nedaudz, kāds 1,5 kilometrus varētu būt. Tāda klints mala pa vienu ielas pusi, pa otru pusi tāda siena betonēta. Akmens siena. Šajā klintī ik pēc laiciņa ir šādas durvis. Vienas durvis ir vaļā. Nē, kas tur ir? Jā, var jūs tas apast. Žēl, tas restas. Restas, jā. Aizpāsies. Un tumšs iekšā. Kaspiens spriež, ka šis varētu būt, ja kāds kara gadījums vai kas, ka bunkuri iekšā. Ka vēl vienas durvis būs vaļā. Tur arī restas priekšā, jā? Jā, tur tāds kā bunkurs, nekā tur iekšā nav. Kādi vārti. Tur kaut kāda interesanta ēka. Tātad, jā, redzat, Sergija arka ir senās Romas triumfa arka, kas atrodas Pulā, Horvātijā. Arka piemin 3 Sergiju ģimenes locekļus, īpaši Luciju Sergiju Lepidu, kas dienēja 12.9.
29. leģionā, kas piedalījās Arkties kaujā un tika formēts 27. gadā pirms mūsu ēras. Soļojam mēs pa Vecpilsētu. Tā forši ceļš aiziet augšā. Te var apnākt paēst. Tā. Kas te ir? Gulašs 12,61. Tas ir ar makaroniem. Gulašs ar makaroniem? Jā. Re, kur ir? Nē, tas pats, man liekas, kartupeļu un makaroni. Cena tā pati. Sviņski kotļeti 11,81. Un te mēs dzeram horvātu vīnu. Hausvaini. Centurioni. Tas obligāti garam nav. Kas tur ir? Kristīna atrada. Atnāca skatīties, un pēc tam Kristīna izvilkt ārā. Nu. Я приехал, и там отравлю сюда. Aha. Elektro, jā, tiešām elektro. Te ir slavenais Pulas amfiteātris, kurā mēs šovakar skatīsimies gladiatoru cīņas. Kā, uz priekšu ar to? Te vienkārši jānevar cieši. Iepriekš bija, ja nemaldos, logu baltums, maisījums, kas saturēja kopā. Asbesta vieta. Pulas arēna ir seno laiku liecība, kas vēl aizvien dzīvo. Pulas arēna ir iespaidīgs romiešu amfiteātris, kas atrodas Istrijas piekrastes pilsētā Pulā, un tā ir īsts vēstures dārgums. Vai zināji, ka tas ir 6. lielākais saglabātais amfiteātris visā pasaulē? Un ne tikai tas, tā ir arī vienīgā šāda būve, kura ir visi 4 torņi un 3 dažādi romiešu arhitektūras stili. Amfiteātris tika celts senos laikos, no 27. gada pirms mūsu ēras līdz pat mūsu ēras 64. gadam, un viss ir būvēts no cietā kaļķakmens. Tās sienas sniedzas līdz pat 32,5 metri augstumam. Tas ir iespaidīgi, vai ne? Lai saglabātu šo vēsturisko celtni 19. gadsimta sākumā, un tad vēl 1932. gadā tika veikta tās restaurācija. Šodien Pulas arēnā notiek dažādi pasākumi, gan koncerti, teātri izrādes un pat leģendārais Pulas kinofestivāls. Tās lielais kultūras mantojums ir pat redzams uz Horvātijas kunas banknotes.
ja es pareizi atceros, kad šeit, tad, kad bija aizliegts gladiatoru cīņas, kad šeit, kā tur bija rakstīts no pirmām tiem vecinātām, romieši taisīja, nevīnu, bet eļļu. Eļļu. Jā. Olīveļļu. Jā. Sēdvietas, kur labāk. Jā, vietas, es pajautāju, kur labāk mums atrasties, lai labāk būtu šaus redzams, jā? Jā. Viņš teica, tā kā šī tikai sezonas atklāšana, iespējams, ka cilvēki nebūs pārāk daudz. Teica, ka, teiksim, karstākajās sezonās mēdz būt līdz 2000 cilvēkiem pat šeit, jā. Labākā vieta, kur sēdēt, tad ir steigš, tās skatuve, un pa vidu. Jā. Es prasīju, vai pirmajā vai pēdējā rindā, kur labāk viņš tā kā būtībā, tam viņš nav nezīmes. Protams, ka pirmajā. Jā. Tuvāk, lai būtu. Iesim tālāk atpakaļ uz amfiteātri. Pica 5,31. Te ir tik daudz visādu veikaliņu. Tāds milzīgs koks. Un tam ir preferences. Now then, be a summer between the Sentinel and the 81. Sākumā vergi cīnās, pēc tam profesionāls gladiators pabeidz. Tas ir profesionāls gladiators. Var redzēt, ka profesionāls. Nē, pēc tās kāds bijis iepriekš. Ar šito? Vergs pret gladiatoru, jā. Mazu nazīti. Tas bija vergs, kurš ieradās arēnā tikai, lai pārējos iepriecinātu. After anyone enslaved, Ar savu nāvi. it would be time to introduce the true stars of the day. So, give it up for
Tad dzīves. Lai paliek dzīves, viņš palika dzīves un turpinās cīnīties, kāds cīnījās. Alright. Let's see if you can convince the emperor. You go loud! 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 The emperor is beautiful. That's his right again. Now, one more big applause to our leader, Franco! There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me wherever I fall. You take me back
And